mēs esam tikai cilvēki. Kļūdīties mēs varam visi, vienīgi ārsta profesija ir tā, kur kļūdas nevis nedrīkstētu, bet nevajadzētu pieļaut. Tas, kas man bija jādara, to es esmu darījusi, un es esmu laicīgi aizgājusi, lai vienkārši tiešām dzīvot priekš sevis. Es esmu Ilze. Es slimnīcā visu mūžu esmu bijis pediatrs, infektologs. Dažkārt aizvietoju arī tur dzemdību nodaļā, kādam vajadzēja kaut ko palīdzēt, bet tā pārsvarā pediatrs bērnu nodaļā un tad pediatrs infektologs infekciju nodaļā. Tas ir sarežģīts jautājums tādā ziņā, kad es stājos nevis Rīgas medicīnas institūtā, bet es stājos Tartu universitātē. Es gribēju kļūt par sporta ārsti. Bet es neizturēju tur konkursu, tur tajā gadā bija, man liekas, ka 7 uz 1 vietu. Un tad izrādījās, ka tie, kas netika tur Tartu universitātē, piedāvāja palikt Rīgas medicīnas institūtā un piedāvāja vai pediatriju vai ārstniecības fakultāti. Un es nezinu, kāpēc, es tomēr izvēlējos pediatrijas fakultāti, kaut gan tajā laikā man nebija, neteiksim, nekādas sajēgas par pediatriju, bet kaut kā es nosliesos uz to pediatrijas jomu. Un kaut gan mums pirmo gadu deva tādu kā lai saka, rezervistu gadu viņš bija. Ja tu nokārto sesiju, tad tu mācies tālāk. Ja tu nenokārto, tad tu tiec atskaitīts un arī tu studē bez stipendijas. Tā es izturēju arī to pirmo gadu un turpināju studēt pediatriju. Tā bija tā tīra nejauša sakritība. Man patīk. Bet bērni ļoti labi. Kā saka, kontaktu ziņā, attieksmes ziņā, ja? Tā kā ar viņiem nav viegli, bet ir ļoti labi strādāt. Tad, kad bija jau gandrīz tā saucamā sadale, tad uz augstskolu brauca pārstāvi no, es nezinu, vai no visām Latvijas slimnīcām, bet brauca tiem, kuriem bija vajadzīgi speciālisti. Viņi brauca, runāja ar jauniem speciālistiem, un, kā saka, centās pierunāt vai pastāstīt visas prioritātes, lai izvēlētos tieši viņu. Un tad arī bija doktore Bole tāda, kas bija galvenā ārsta vietniece, un viņa mani pierunāja. Un galvenais varbūt tas iemesls bija tas, ka viņa teica, jūs 2 gadu laikā tiksiet pie sava dzīvokļa. Un tas arī bija tā savu veidu stimuls braukt uz Ventspili, jo es netālu dzīvoju. Es biju kuldīdzniece un tā kā man vecāki tad būtu tuvu un Ventspils arī iepatikās. Tas ir varbūt skāri individuāli mani, bet es neatceros konkrētu gadu, kad nezinu, kāpēc Latvijas pediatriem bija jābrauc uz Turkmēniju, palīdzēt Turkmēnijā, kad tur bija augsta bērnu mirstība un bija jābrauc palīdzēt viņiem strādāt. Un tad es, doktore Ščupkina tāda un 2 medmāsiņas, mēs veselu mēnesi, mēs braucām uz Turkmenistānu, nosēdāmies galvaspilsētā, Ašhabadā, bet pēc tam kādas 3 vai 4 stundas braucām cauri Tuksnesim, mūs aizved uz kaut kādu mazu tādu miestiņu, pilsētiņu, man pat nav sajūtas, kas tur viss kopumā bija. Un tad mēs veselu mēnesi tur strādājām, it kā palīdzējām viņiem tikt, ne jau ar visu galā, bet daudz maz galā, bet tā tīri salīdzinot medicīnu, mūsējo medicīnu ar viņu medicīnu, tas nebija salīdzināms. Varbūt tāpēc, ka tas tiešām bija miests un pamests, ja tur bija maz ārstu, es pat nezinu, vai tur bija pediatri, tur bija pārsvarā tāda terapeita, kur ārstēja arī bērnus, un es zinu, ka mums arī atveda bērnu, kuram mammai beidzies piens ir, viņam nav ko ēst, tas bērniņš ir pilnīgi izdilis. Es nezinu, kādu pienu viņi deva, kazas pienu vai aitas pienu, jo govis jau tur nebija, kur ganīt, tur Tuksnesis. Tas bērniņš nebija ēdis vai viņam kaut kāda alerģija bija. Un beigās, kad es staigāju pa to ciematu un iegāju veikalā, tad izrādās arī viņiem veikalā bija toreiz adaptētie maisījumi, tie bērnu, ja?
bet viņiem to neviens nebija teicis, ka ar to var barot bērnus un tā tālāk. Tikai pēc tam mēs visām mamām stāstījām, kad ir jāpērk, ja jums nav piena, tad jāpērk un jābaro tas bērniņš. Ja? Var jau būt, ka Latvijā kaut kur nomaļā vietā ir tieši tas pats, ja? Bet tā tīri salīdzinot Ventspili toreiz ar to Turkmenistānu, tas nebija vienkārši un viegli, bet darījām, ko varējām. Es kaut kādus 3-4 gadus te biju nostrādājusi. Es domāju, līdz kādam 84., 85. Pat varbūt ātrāk. Jo pēc tam savukārt, es arī nezinu, kādā sakarā, kad pēkšņi tika organizēta Latvijas pediatru, kā lai saka, ne jau komanda, bet dalībnieki uz Vāciju, uz demokrātisko Vāciju, toreiz vēl bija federatīvā. Es nezinu, kāpēc no Ventspils man bija jābrauc. Un tas man arī bija tāds liels, tīri no slimnīcas tāds pārsteigums. Un atkal varēja salīdzināt tur atkal, kā dzīvot Turkmenistānā, ka mēs esam veselu galvas tiesu par viņiem. Un tad, kad aizbraucu uz demokrātisko Vāciju, tad es sapratu, ka mēs esam galvas tiesu zemāk par viņiem. Tur arī pavisam citādākas slimnīcas, citi iekārtojumi, citāda aparatūra. Nerunājot par to, ka pie mums veikali bija tukšti, tur varēja dabūt absolūti visu, ko. 80. gados jāsaka tā, ka slimnīca, es neko sliktu nevaru teikt, bet bija ļoti izmētāta. Ja? Bērnu nodaļa bija tur, kur tagad ir augstskola. Infekcijas, protams, bija te. Man liekas, ka ginekoloģija un bija kaut kur vasarnīči, es pat nezinu. Ja? Tur bija arī dermatoloģija un veneroloģiskā slimnīca, tur, kur tagad ir arī uz Vasarnīča ielas. Viņa bija tāda izmētāta, pat arī, ja tu dežūrēji, tad bērnu nodaļa ir tur, infekcija nodaļa ir tur, uzņemšanas nodaļa bija te, dzemdību nodaļa bija atkal citur. Ja te vismaz ir daudz, tev ir jāstaigā, bet te vismaz ir kompakti un nebija jānāk no turienes uz šeieni. Tagad tas viss ir tā kā kompaktāk, ērtāk. Protams, nevar salīdzināt aparatūras un telpas un visu kaut ko, jo tas viss ir ļoti, ļoti uzlabots. Kā saka, ejam līdzi laikam, ja neatpaliekam daudz. Iespējas ir lielākas nesalīdzināmi, kā mums bija mūsu laikos. Ja? Bija tikai rentgena izmeklēšana, ja? Visparastākās asins analīzes, tagad viss bioķīmijas tiek taisīts, kas tik netiek taisīts bakterioloģiskajā laboratorijā. Medikamenti ir arī pavisam cita piedāvājums un pieeja. Arī tīri medicīniskie manipulācijām. Ja? Kādreiz mēs taisījām ar špricītēm, ja? Kuras lika pēc tam kastītēs un sterilizēja un tad lietoja otro reizi. Un nebija tādu katetri, ja bērnam bija jāliek sistēma no rīta un vakarā, tad viņš bija 2 reiz jādur, katreiz jāliek vēnā adata un jāpilina. Tagad ieliec katetru un tu viņu var pilināt 2, 3 un pat līdz 5 dienām. Tā kā viss ir gājis izteikt uz augšu, uz labo pusi, uz attīstību. Un arī jaunie speciālisti ir pavisam citādāka pieeja un citādāks ir apmācība, kā saka, bijusi. Viņam tāds plašāks varbūt tas skatījums ir uz dzīvi un darbu. Es ļoti slikti pazīstu visus jaunos, bet principā iespējas ir ļoti labs. Viņiem ir citas prasības, gan pašam pret sevi, gan arī pret citiem. Varbūt, kad viņiem ir grūti sadzīvot ar vecajiem speciālistiem, ja, jo mums ir atkal sava uztvere, sava pieeja. Viņi ir pavisam ar citu, neteiksim pieredzi, bet ar citu praksi viņiem ir. Bet viņi visi ir varoši, zinoši, griboši darīt. Galvenais, ja, ka tev ir jāgrib darīt to, ko tu esi mācījies. Katrā ziņā katra nozare attīstās, iet uz augšu, un arī medicīna nav tā, kas stāv uz vietas un kā saka, buksē kaut kur 2000. gadu. Pat 2000. gadi ir jau novecojuši salīdzinot ar 25. jau es tā domāju. Un tāpēc jau arī ārstiem, neskatoties, ka tu esi
turpat jau 10 gadus studējis, tev vienalga ir kursi, ir apmācības attālināti, tev jākārto joprojām ir jāvāc punkti, jākārto eksāmeni, lai tev ir certifikāts, lai tu vari turpināt strādāt, ja? Jo medicīna uz vietas nestāv, tu nevari 10 gadus atpakaļ beigt un zināt visu, kas ir atkal no jauna ieviests medicīnā. Tur visam ir jāseko līdzi. Mēs esam tikai cilvēki. Kļūdīties mēs varam visi. Vienīgi ārsta profesija ir tā, kur kļūdas nevis nedrīkstētu, bet nevajadzētu pieļaut. Bet ir jau visādi, ja? Kad tu domā par vienu, bet izrādās ir kas cits. Tāpēc ir svarīgi arī tagad tie izmeklējumi daudz kvalitatīvāk nekā agrāk, tikai uztājas rentgenu un tu tur neko nesaproti. Tagad uztājas magnētu un viss ir skaidrs, jā, kas tur ir noticis. Ja? Lai darbu nekad netrūkst, bet lai nav pārāk daudz un augt un attīstīties. Esiet iecietīgi, neslimojiet pirmkārt. Un esiet iecietīgi gan paši pret sevi, gan pret mediķiem, jo ir ļoti svarīgi savstarpējai kontaktam un sadarbībai. Tad ir labi.